Kāds domā, ka šī maņa nav tik svarīga, dzirde? Laikam tādu nav. Dzirdes jautājums ļauj ne tikai mums integrēties sabiedrībā, saprast runāto un teikto, bet arī pilnvērtīgi dzīvot dzīvi. Un, vai jūs zināt, cik Latvijā ir cilvēki ar dzirdes traucējumiem? Aptuveni. Procentos varbūt kāds var minēt. Es pateikšu, tie ir aptuveni pēc Pasaules veselības organizācijas datiem, tie ir 10%. Tas ir 180,000, ļoti daudz. Vai jūs zināt, kā cilvēki ar dzirdes traucējumiem sazinās? Kāds no zāles? Zīmju valoda saka. Arī verbāli? Tieši tā. Cilvēki ar dzirdes traucējumiem sazinās pamatā verbāli. Viņi runā un viņi dzird. Tie, kas sazinās zīmju valodā, Latvijā ir aptuveni 2,000, pret tiem, kas dzird, ir 180,000. Tas ir tas pats, kas cilvēks ar brillēm un cilvēks akls. Tā kā tā proporcija aptuveni ir. Un tādēļ mēs šo diskusiju sākam, sevišķi mūsu akcents ir uz bērniem, tāpēc, ka mēs arī pārstāvam biedrību Sadzird LV. Un kāpēc sadzird? Pirmkārt, lai mūs sadzirdētu, mums ir jārunā, un mēs vēlamies tikt sadzirdēti. Biedrība arī atbalsta dažādas iniciatīvas likumdošanā, lai pilnveidotu izglītības saturu, lai pilnveidotu integrāciju. Un tur veicams ļoti liels darbs, jo nepietiek tikai dzirdēt, ir arī jāmāca runāt, un sevišķi satiecās uz bērniem, kur mums aptuveni ir Latvijā 2,000 ar paliekošiem dzirdes traucējumiem. Labi, es došu tad varbūt vārdu mūsu valdes loceklei Baibai. Turpināt šo diskusiju. Es varbūt arī vēl papildināšu. Ir tā, ka dzird ir, tiem, kuriem ir dzirdes traucējumi, ir dažādi. To ir iespējams kaut kādā veidā kompensēt, bet pamatā izšķir 5 pakāpes, kas ir pirmā pakāpe, jūs nedzirdat, teiksim, šalkoņus vai kaut kādus čukstus. Otrā pakāpe, jūs nedzirdat kaut kādas frekvences vai vai kaut kādus atsevišķus vārdus izlaižat, kas arī ir būtiski, jo pat viens izlaists vārds vai 2 vārdi jūs neļaus uztvert tekstu pilnībā. 3 faktiski jums ir vajadzīgs jau dzirdes aparāts, lai pilnvērtīgi uztvert runu. 4 tas būs vajadzīgs jau spēcīgs dzirdes aparāts, jūs neko nedzirdēsiet, tādus kā putekļu sūcēji un tam līdzīgi. Un 5 tas ir kurlums, jeb pilnīgi nedzirdība. Tehnoloģija laikmets ļauj mums implementēt, veidot šos te implantus. Man arī ir dēls, kuram ir implantiņi, viņš šeit pirmā rindā. Implantiņi ļauj cilvēkam dzirdēt, bet ar to nepietiek, jo jebkuram bērnam jāmācās ir sadzirdēt un atveidot tekstu un runāt jāmācās. Viņš dzirdēs visu, bet, lai saprastu, jāiegūt milzīgs darbs, tāpēc mēs esam arī aicinājuši pedagogus, tāpēc mēs esam aicinājuši speciālistus, arī dalāmies ar vecāku pieredzi, kādā veidā, jo tas ir milzīgs darbs, jūs nokļūstat lielā darba laukā. Zīmju valoda, tas ir pilnīgi cits stāsts. Mēs iestājamies, lai mēs tomēr runātu un sadzirdētu viens otru, jo zīmju valoda tas ir, tā ir izvēle, jā. Ir cilvēki, kas izvēlas zīmju valodā runāt, bet tas jums jāiemācās, būs pilnīgi jauna valoda, uz ko mēs nevisai esam, spējīgi ātri izdarīt. Bet es varbūt došu tālāk mikrofonu un vārdu Brigitai Peļņai, kur ir Valmieras Pārgaujas valsts ģimnāzijas 11. klases skolniece, lai viņi padalās ar savu pieredzi, kā tas ir, kā cilvēks ar dzirdes traucējumiem spēj sasniegt sasniegums, kā arī Baiba teica, sasniegt var, un tas ir iespējams, bet tas ir darbs.